tieši ir tas, kas būtu jāņem vērā tiem mazajiem uzņēmējiem? Nu, noteikti, ka tas arī ir tas pamatos tādu vai citu procesu sadārdzinājums, jo arī tas posttermināls prasīs noteikti papildus izmaksas pozīcijas radīs uzņēmumā. Nu, un noteikti arī pati tā mūsu uzskaite, jo tas prasa arī grāmatvedībā zināmas izmaiņas, kuras iespējams mazākie uzņēmēji tur nav veikuši un ir tā teikt vienkāršot piegājuši grāmatvedības uzskaitē. Mums ir nākošā gada lielais izaicinājums, tie ir e-rēķini, ja, kas arī noteikti jau šogad tam ir jāgatavojas. Tas ir atkal izmaksu pozīcijas, atkal jautājums par to, kā to noorganizēt, kā to izdarīt praktiski, jo nav jau tikai liela un tā teikt ar IT nodaļu nodrošināti uzņēmumi. Mums ir arī tādi mazie, patiešām mazie uzņēmēji, bet kas to naudiņu attiecīgi pelna gan sev, gan darbiniekiem dod iespēju strādāt. Tā kā tā vide ir tāda mainīga, strauja, dinamiska un noteikti izmaksu pozīciju ziņā, tāpēc mazajiem jāsarosās, varbūt jākļūst lielākiem. Es savulaik tā teicu, ka varbūt jāapvienojās maziem vairākiem kopā. Latviešiem gan tas nepatīk, viņi patīk katram atsevišķi, bet varbūt tās apvienības savu reizi arī rada to atvieglojumu kaut kādu izmaksu ziņā, jā, un tā kā varbūt tas ir risinājums. Tirgotājiem jau ir šādas apvienības, jā. Lielie savienojās ar mazajiem, tad varbūt arī citās biznesa nozarēs tas ir iespējamais risinājums tieši mazam uzņēmējiem, nepalikt vienam, pievienoties kaut kam, kas tev dos lielākas rīcības brīvību un arī lētākus tos procesus. Mana kabata.